Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc notiek karš Ukrainā? Šis nav tikai konflikts starp divām valstīm, tas ir cīņa par resursiem, ietekmi un nākotni. Ukraina ir bagāta ar strateģiskiem minerāliem. Litijs, viens no galvenajiem elementiem elektromobiļu baterijās, elektronikas ierīcēs un atjaunojamās enerģijas uzglabāšanā. Ukrainā atrodas aptuveni 500 000 tonnas litija rezervju. Titāns – neaizstājams kosmosa un aviācijas industrijai. Akmeņogles un dzelzsrūda kritiski enerģētikas un tērauda ražošanai. Litijs īpaši izceļas, jo pieprasījums pēc tā aug līdz ar pārēju uz zaļo enerģiju. Ukraina, īpaši Doneckas un Kirovohradas reģioni, ir kļuvuši par strateģiski svarīgiem litija resursu avotiem Eiropā. Krievijas kontrolētās teritorijas, piemēram Doneckas, Luhanskas un Zaporižas reģioni, ietver vērtīgas atradnes. Donetskā ir nozīmīgi litija, akmeņogļi un dzelzs resursi. Zaporiža ir bagāta ar titāna un urāna atradnēm. Hersonas apgabals piedāvā piekļuvi potenciālajām gāzes rezervēm. Kontrole pār šiem resursiem varētu dot būtiskas priekšrocības tehnoloģiju, enerģētikas un militārās nozarēs. Litijs un titāns ir neaizstājami mūsdienu tehnoloģijās. Litijs tiek izmantots elektromobiļu baterijās, mobilajās ierīcēs un enerģijas uzglabāšanas sistēmās. Titāns no kosmosa kuģiem līdz medicīnas tehnoloģijām. Kontrole pār šiem resursiem nosaka nākotnes industriju attīstību un globālās ietekmes spēkus. Litijs nav tikai tehnoloģisks resurss, tas ir cilvēku dzīves kvalitātes pamats. Elektromobiļi, telefoni un pat zaļās enerģijas infrastruktūra ir atkarīga no šī metāla. Konflikts Ukrainā ietekmē visu pasauli, jo litija pieejamība var noteikt nākotnes tehnoloģiju attīstību. Vai mēs spēsim atrisināt šādu konfliktu ar saprātu un sadarbību, vai arī tas turpinās graut ekonomiku, tehnoloģijas un cilvēku dzīvības? Atcerieties, šis nav tikai Ukrainas karš, tas skar arī mūsu nākotni.